Ko cilvēki dzīves laikā var redzēt? Tāpēc pietiekam daudz lietas. Piemēram, komentus. Ir tāda slavena halēja komentus. Viņai redzēt, dažiem paveicās dzīvē redzēt divas reizes, jo viņas regularitātes, kad viņi atgriežās tuvu zemē, ir 87 gadi. Nu tā, droši vien esat pamanījuši mēnesi, saules, bišķi lēkāšu no tēmām, tagad atgriežamies tādā vieglāk aptveramā vispārībā. Mēnesis, saule jūs pamanījuši, piemēram, vasarā, saule lec tur, tagad rudenī, ja, nu varam teikt astronomiski, drīz būs jau rudens, jau lec tur, nu un ziemā lec tur. Līdzīgi ir tas pats ar mēnesi, tātad tur. Tikai viņam šis diapazons ir mazliet lielāks. Par 5 grādiem vienā virzienā, 5 grādiem otrā, tātad 10 grādu vairāk viņam ir šī iespēja variēt. Tātad par mēnesi un saules apklusu, protams, senākos laikos cilvēkiem bija dažādas šīs idejas un domas, kas tur notiek. Daudzas tādas iezemiešu ciltis, gan Amerikā, gan Āfrikā, tieši vien tur piegudroja tādas lietas, kas notiek fenomenāls kāds briesmos, kaut kam sliktam, ka tuvojās. Vistuvāk un visātrāk patiesajai zinātniskajai atbildēji pietuvojās grieķi. Jau pirms 2600 gadiem viņi saprata, ka mēnesis un zeme ir apaļa un ka tā ir visticamāk ēna. Domāties, ka grieķi baigie gudrinieki. Piemēram, ir tādas zvaigznes, viņas arī tā teikt mīkstas. Tad viņas var tiešām pat izskatīties ovālas. Ovālas, dīvainas, vienas, vai ne? Tātad gadu laikā vidēji 2,7 mēnesis aplimsumi un vidēji 1,7 pilnu saules aplimsumi. Es domāju, ka viņas jau tik tālu dienā austrumos bija pieredze, iepriekšējās dienās bija tālāk, viņas bija zemāk. Tātad redzēt? Jā. Mēnesis jābūt kaut kur pie putu orbitās. Tātad viss, ko es stāstīju pareizi, tikai mazliet nolieciet šajā vietā un viņš kāp šādi augšā. Vismaz arī var redzēt, vai ne? Nu, ir kāds pamanījis mēnesis, nav? Nu, labi, tad vēl parunāsim par citām lietiņām. Par saules augstumu runājām, par mēnesi arī runājām. Nu, protams, ka mēnesis to pašu dara tajos 5 grādos. Atcerieties, Jāņos mēnesis nekad nevar būt augstus gāvus. Ārkārtīgi zems horizonts. Tikai 5-6 grādus uz horizontu. Tomēr Latvijā decembrī saule ir 10 grādus uz horizontu. Tātad no 10 līdz 56. Tā būtiski atšķirība. Saule uzkāp un nokļūt. Tā tūlīt pēc minūtes sākās pilnā fāze. Tātad mēs to sākam fāzi līdzīgi šim sunītim, ja viņi kopā dodās medībās, viņiem vēl skrien zaķis, tālāk augstāk debesīs, ja jūs spējat iztēloties iespašos vērs ar visu sietiņu zvaigznes. Tas savu plējāt. Par zvaigznājiem, cik zvaigznājus var redzēt uz visas zemeslodes? Uz visas. Cik zvaigznājus var redzēt uz visas zemeslodes? Visus tieši tā, precīzi atbildi, jo tiešām, jo Latvijā visus gan nevar redzēt. Stellārium ar 2 L, tā ir franču programmatūra, radīta pirms 20 gadiem, strādā bez interneta, vismaz jau uz datoriem lietoja. Un iespaidīgi, tur var programmēt šajā Stellārium programmā laiku simulēt 100 000 gadu tālā pagātnē un pat 100 000 gadu tālā nākotnē. Parasti, kad es vēl taisu lekcijas ar projektoru, tad es arī var parādīt visu, kas notiks gan pagātnē, gan notiks arī nākotnē. Ir visi redzējuši piena ceļu. Tā tad esmu vai neesmu redzējusi, ja jūs domājat. Jo pasaulē piena ceļš. Esmu dzirdējuši par tādu. Piena ceļš, tas ir tāds termins, kur arī angļu valodā lieto tieši tāpat Milky Way. Tā ir mūsu galaktika. Mēs redzam paši savu galaktiku. Mēs viņu esam nosaukuši par piena ceļu. Un piena ceļu tā, ka pasaulē daudzās megapolēs vai valstīs, kur ir tik blīvs apdzīvojums, daudzi cilvēki vairs nav nekad mūžā redzējuši piena ceļu. Tas ir diezgan bēdīgi.
Jo daudz ko zinātnieki mūsdienās ir izpētījuši sasaisti ar mūsu pašu uzvedību un mūsu psiholoģiju. Cik ļoti veselīgi tomēr ir būt pie dabas, un, piemēram, arī tagad iznākt ārā un vērot plašo kosmosu, nodoties tādām dziļām domām par esību, vai ne? Tas uzreiz jūs padara bagātākus un liek aizmirst visas tās ikdienišķās, sīkās dzīves klapatas un saprast to, ka tiešām mēs esam viens tāds mazs puteklītis. Mēs neesam. Katrā ziņā pirms Covid, tas ir 19. Tur darbojām. Tas nepalīdz. Kaut kādu stundu kā ātrāk, tas nebūs. Ja tā būtu mūsu tautas vietā, uz dzīvību uz sevis pazust dažu stundu laikā. Es vienkārši par visu atmosfēru noraudu un visu teikto. Nav, varbūt maz iespēja, bet ap kādām saistēm nē. Viss kārtībā, ziņot, paņēmu tā nav pietiekams tuksis. Bet mēnesim jau ir otra puse, vai kā jūs domājat? Nu, visticamāk jau, ka ir. Tātad viņš rotē ap Zemi tādā pašā ātrumā, kā viņš griežās ap savu asi. Tas ir laikam, es precīzi nepateikšu, bet laikam tās ir 27 dienas, jā? Apsveicam, viņš atgriežas. Viņš nāk atpakaļ. Mēnesis attālums no Zemes mainās. No 360 tūkstošiem kilometru līdz pat 408 tūkstošiem kilometru. Tagad mēnesis ir aizmirst, ko 365 tūkstoši kilometru attālumā. Viņš diezgan tuvu supermēnesis stadijai. Bet no Zemes skatoties, maksimālās izmaiņas ir 12% izmērā. Tātad, viņš piezīmējies klāt, viņš nozīmē kā, bet no acīm redzam, kļūst lielāks, ne? Wow! Urā par mums! Pēc, ka ir tik daudz entuziastu noteikti tagad interesēsieties vēl vairāk zināt. Nu ko? Liels paldies visiem! Paldies! Paldies!